Mana loma ir kā skolotājam, kurš bērnus iedvesmo, izdarīt vairāk, izdarīt labāk. Un mana loma ir arī kā parādīt, kā reāli darbojās uzņēmējs īstajā dzīvē, ar ko viņš nodarbojās, kā viņš izpēta tirgu, kādas viņš liek reklāmas, kāds viņš izskatās, viņa kopīgais tēls, kā viņš sev prezentē un tā tālāk. Mana vislielākā loma ir skolēnu motivēšana. Lielākie izaicinājumi varbūt ir saistībā ar šo Junior Achievement Latvija programmu, jo katram skolēnam ir jābūt savai uzņēmuma reģistrācijas apliecībai, bez kuras viņš nedrīkst darboties, nedrīkst pieņemt skaidru naudu. Un līdz ar to, lai mēs šo reģistrācijas apliecību dabūtu, mums jāpavada diezgan ilgs laiks sēžot pie datora un aizpildot visu, ko mums prasa Junior Achievement Latvija. Pēc šīs apliecības izdrukāšanas seko pievienošana SMU katalogā, bilžu pievienošana, jo bērni tad arī fotografē savus produktus pa vienam eksemplāram no dažādiem rakursiem, varbūt uzfilmē kādu video, kā tad šo produktu, kā viņš tiek pielietots ikdienā. Tad viņš arī šajā Junior Achievement Latvija SMU katalogā drīkst arī pārdot kā internetu veikalā parastā savu preci. Viņam atnāk uz e-pastu, viņiem ir jāmāk pastāstīt, jāmāk pārdot savus produktus. Viņi iemācās sadarboties, jo noteikums ir programmai, ka drīkst būt sākot no 2 komandas biedriem, nedrīkst tur būt 1. Bet tā kā Junior Achievement Latvija ir šis uzstādījums un pierādījums tam, ka 20% no tiem, kas iziet šo programmu, viņi kļūst par reāliem uzņēmējiem. Un tā kā Junior Achievement Latvija mums māca, kad vajag iet tālāk. Un lai viņi arī ievērotu šos noteikumus, ko iesaka eksperti, jo arī pa vidu skolēni brauc uz dažādiem pasākumiem, uz konferencēm, un viņi klausās citu biznesa idejas, un tā viņi mācās un attīstās. Un es gribu ļoti, lai viņi šo te paņem un lai viņi kļūst par lieliem uzņēmējiem. Nevis, lai tepat paliek pie savas mazo rotiņu ražošanas, bet lai viņi izdomā kaut kādas inovācijas, kas saistītas ar tehnoloģijām vai kaut ko tādu, ar ko var arī labi nopelnīt. Un līdz ar to arī pienest valstī nodokļus vairāk. 2 gadus no vietas Dobeles pirmās vidusskolas 2 skolēnu mācību uzņēmumi tika atlasīti kā 10 Latvijā labākie skolēnu mācību uzņēmumi. Viņi ir tūkstošos, bet mēs tikām to 10 vidū. Par audzēkņiem, kuri varētu domāt par jaunu mācību uzņēmumu veidošanu, es novēlētu vairāk papētīt tirgu. Un arī šodienas skolēnu mācību uzņēmumu tirdziņš apliecināja, ka ir vieta izaugsmē. Es pat iegādājos, kā lai saka, auduma tīkliņu, kurš ir pagatavots no vecām novalkātām biksēm. Es nopirku galda rotājumus, pat nemāku pateikt, ar kaut kādu īpašu sveču darināšanas produktiem, nopirku vēl citus dekors. Tā kā, lai tās rotas lietas tā kā nedaudz paiet malā un vairāk būtu kādām citām inovācijām vieta. Lai izdodās! Mēs pārdodam spēles blokus. No spēles nosaukums ir Minecraft. Mēs pārdodam blokus ar magnētiem un bez magnētiem tos blokus. Lielākās grūtības ir bijušas, ka tev vajadzēja uztaisīt krēklus un visu pārējo ļoti īsā laikā. Nē, otrais jau bija jau sameklēt darbiniekus. Atrastī, kas mums palīdzēs īsā laikā. Es savu biznesu izvēlējos tā, ka no sākuma tas sākās ar mammas dzimšanas dienu. Mammai palika 27 gadi, un katru gadu es dāvināju vienu to pašu kaut ko veikalu pirktu, bet es gribēju kaut ko pati uztaisīt. Uz akciju aģī bija stikla krāsas, un tad es viņas nopirku. Un mans pirmais darbiņš radās ar mammu, un tad es iestājos ar savu labāko draudzeni SMU pulciņā. Viņa mani uzaicināja būt kopā viņas komandā. Es sāku apgleznot traukus un apgūt rotu taisīšanas prasmi.
vienkārši vienu vakaru domāju, ko varētu tam komercdieníbu pulciņam izdomāt. Un man māma ierunājās par tā kā maisiņiem, kurus varētu uzšūt. Un no sākuma es biju diezgan skeptisks par to domu, bet tad es sapratu, ka taisnībā ir ļoti laba doma, jo mēs pirkām lietotas maisīšus no Humpalām. Un tad man vispār pēc šī laika es sapratu, cik daudz drēbes gadā izmet. Un viņām būtu varējis iedot otro dzīvi kā šo. Un tā arī man nāca prātā tā doma, ka būtu ļoti labi tādas otrās dzīves iedot šīm drēbēm. Man šķiet lielākais izaicinājums varētu būt bijis pa īstam to uztaisīt, jo kaut arī mums mājās ir šī mašīna, un tu vari katru brīdi pienākt pie viņas un šūt. Tas bija diezgan ilgs darbs to izplānot un tad šūt pa īstam. Saviem skolēniem tātad es ļoti gribētu novēlēt to dzirksti acīs, ja, to vēlēšanos darboties, nepadoties pie grūtībām, jo biznesu veidot ir ļoti grūti. Jo viņi mazāki bērni, jo viņiem vairāk patīk, jo viņi aug aizvien lielāki, jo viņi jau sāk atmest ar roku. Jo ir grūti, tiešām tas ir ļoti grūti izdarāms. Un es tiešām gribu, lai viņiem nepazūd šī dzirksts, lai viņi vienmēr atrod savu motivāciju, kā atgriezties.